Laiva, paskaties. Visi kruķī zandarts. Tad Arvis teiks svinīgo uzvaru. Tu saki tā kā 18. novembra svētku uzrunu. Uzvalds brīvs, jā, jo saule spīd. Es negribu, lai redz. Sasodīts! Tā, lidmašīnas režīma. Kādu tu lidmašīnu? Nē, tas ir pilnīgi tīklu norestartē. Laiva, paskaties. Visi kruķī zandarts. Tad Arvis teiks svinīgo uzvaru. Tu saki tā kā 18. novembra svētku uzrunu. Uzvalds brīvs, jā, jo saule spīd. Es negribu, lai redz pampušās acis. Varam? Labrīt! Cik jauki. Šodien ir baigi interesantā diena. Mēs ar Zariņu taisam klopus savā starpā. Bet, kur man ir dropšots es rauju nost. Tā, es vēl testēšu skaņu otrai platformai. Un ko, mums ir mači savā starpā. Es ar es vēl testēšu Basaru skaņu otrai platformai. Un Zariņš ar Prodigy. Reku, man ir viss jau. Man jau gatavs ir viss jau. Viņam jau ir gatavs, man vēl nav gatavs. Es jau esmu sagatavojies, nogatavojies. Reku, man arī viss ir gatavs. Ko, un taisīsim mačus. Brauksim uz Ķīsuzaru. Tātad mums ieskaita iet mēra līdeklis. Es ar to, viņš ar to. Kas no tā viss sanāks? Skatāmies. Mērķis noķert līdeku. Nu, vajadzētu tā kā līdeku. Nē, zini, kāds ir mērķis? Nu? Mērķis noķert par vienu līdeku vairāk man nekā tev. Aizmirst. Un zini, kas būs beigās? Beigās būs tas, kad zaudētājs ēdīs suskam. Jā, bet to mēs taisīsim nākošo epizodu. Nu, jā, vēl būs vēl viens video. Tā būs, zin kā, apbalvošanas ceremonija. Jā, apbalvošanas ceremonija. Un tur būs 18 plus. Tā kā, jā. Ko tu kamēr mēs vēl neesam ieradušies vietā, jāsagatavojas. Tāpēc, kad sākās, jā, es zinu to vietu, tur ir viena līdeka parasti. Jā, tur ir viena līdeka parasti, un viņam jau tur viss ir gatavs. Bet man ir jāuztaisa Basariņa. Tāpēc, ka tur katrs metiens var būt liktenīgs. Un tā kā mums ir klopi šodien. Tā, man tagad ir tā, kā lai es to izdaru. Kā, ja parasti ir sacensībās, laivā vienalga, kurš noķer. Galvenais, ka noķer. Tad tagad ir savādāk. Tagad ir savādāk. Tagad ir, viss ir uz to, kurš noķer. Un tagad Basariņa un 4 gramu džigala. Un tas viss ir jāpāķo un... Kāpēc es nevaru? Jā, un paralēli, ja jūs dzirdat vaidus, tas ir... Es mācos palaist TikTokā tiešraidi. Tā kā mēs sauksimies Basara vs Prodigy, ja? Nu, jā. Tā. Reku apstīties, kāds skaistums. Nu, jā. Vai nav skaistums? Ir skaistums. Baigi jocīgi, kas tiešraidi var tikai ar šito priekšējo kameru palaist? Nē, vot ir normāla kamera. Bet... Ja man pārlozīs pavada, tad Zaniņš būs vainīgs, tāpēc, kad... Kāpēc? Es tev varu stīgu iedot, kas nekad nepārlozīs. Vienkārši ir tā, ka šitā pavada ir izdzīvojusi visu vasaru jau. Tā, mums ir pirmā vieta. Vēl nav. Bet tūlīt būs, un tur ir viena līdeka. Jā. Jo tas ir standarts, tur vienmēr aizbrauc, un ja dabon, tad tikai vienu. Jā, viens, bet man nepatīk, kā manajā Basariņā stāv. Kas tev nepatīk? Nu, kaut kā. Tev nestāv Basara? Ārvi, šitā te no rīta, nu. Tā. Kāds man iedeva sūdīgas džigals. Nezinu, kurš? Aha, kā tik ne arī.
Es pats domāju, es esmu vēl sudīgāks uzlicis. Bet es domāju, vai man tie 5 grami nav pa mazu, bet redzēs. Oi, tūlītās būs. Klope. No. Bet mēs saskaņojam, nu, ja ir zivs, tad viens otram iesmaņam. Mēs palīdzam, protams, uztveram. No. Nevis tā, kad ar sečuku... Jā. Nu, vai sit pa kātu. Nē, nu, ja ir zivs, tad normāli uztveram visu, no. Bet tu ar sečuku māki labi strādā? Bet man interesē, vai tu māki ar viņu labi strādāt? Nemuldies. Paga šite? Jā. Tā ir tava pirmā točka? Jā. Arvi. Sākās. Nē, tas jau savā ziņā arī ir interesanti, jo mēs visi zinām, ka tu līdaku ķer ar basaru. No. Jā, tā ir. Es labi, es tur visu kaut ko, bet nu, es arī to Prodigy tur mazliet hypoju. Tajā savā ziņā es arī īstenībā pieslēgtos un paskatītos. No, bet zin kā, man liekas, baigi interesanti ir tas, kad daudz domā, kad es izvalku līdaku un iesprošu to basaru mutē. Ļoti daudz. Nē, nu, zin kā... Bet es nekad dzīvē tā neesmu. Nē, zin kā, joki jau sākās, ka tu, nu, reklamē tur kaut kādu, nu, māneklu, vēl kaut ko. Nu, tā jau ir ierasta praksa savā ziņā. Nu, baigi, nu, ķip uzņēmumiem, es nezinu, cilvēkiem, ka tu, nezinu, noķer līdaku ar čateri, nu, kas ir citas storijas. Un tad tu sāc viņai tur karināt savējos mānekļus. Tā jau daudz dara. Tā dara, bet es saku... Bet tur jau bieži pēc bildēm var redzēt. Šitā tas nedotika, nu tur ir skaidrs. Iedomājies, uz stingeri noķer, stingers pat nav izmaucies ārā no gumijas. Nē, nu tādi prikoli mēdz gadīties. Bet, nu nē, es tiešām varu roku likt uz sirds un... Nē, tas, ka tu tikai ar basaru mauc, tas ir skaidrs. Tūlītās pabrauksim. Tev ir basaru, man teikšu, čateri. Vai čateri tev ir mazāk? Gan jau ir. Nē, čateri man ir. Bet es čateri kastīt 8. Kas man tur ir? Es arī maz neesmu viņus paņēmis līdzi, nedrīkst taču. Nē, mums šodien viss ir tā, ka... Mums ir viss savādāk. Šodien mums ir pilnīgākā klasika ir. Jā, rotators pat nav līdzi. Jā. Savādāk aizbraukt uz jūgu to grietiņu, ne? Jā. Beidzot savākt uz mājām. Viņiem jau cik 5 reizes viņi tur pieķērusies. 4 vai 5 reizes, jā. Bet viņi ar laikam sanāk, ka viņiem pa centimetru tā līda, tā grietiņa ir izaugusi. Jā, pat cik pusotru gadu, man liekas. Pusotras vai 2 gadu, jā. Nē, ūdens ir tīrs, forši, jā. Nē, smuks ir. Apskat kāda dzidrība. Un viņš tā līda kapsties tagad tajā dzidrajā ūdenī. Skaties, es iemetu? No, iemet. Es skatos ļoti uzmanīgi. Un tūlītās reku, pāris apgriezieni. Pāris apgriezieni nav, bet būs. Nezinu, es pats pa šito malu nekad neesmu slīdējis. Nē, šitā ir ļoti seksīga malas. Ļoti seksīga? Jā. Nē, nu vasarā, kad te viss ir zaļš, noteikti. Nē, arī tagad. Arī tagad, jā. Nu jau gan. Netais man tas stresu vecīs. Kā tu spēlē? Vardi. Un kāpēc tev ir sarkani vardi? Un es īstenībā ieskicēšu. Man basara ir vienā krāsojumā. Viņš tur ir paņēmis kaut kādas 17 krāsas Prodigy, jā? Nē, es esmu paņēmis kaut kādas 10, man tā liekas, līdzi. 10, jā? Nē, bet saprotu, tu tagad nesāc šit, cik ir basarām krāsas? Arī kaut kāds 10, ne? Nu, man neinteresē, bet es ar vienu strādāju, viņš strādā ar 10. Nu, jā. Bet tas tev ir, ka tu tikai ar vienu krāsojumu darbojies. Jā, bet zini, kas bija? Nē, nebija. Jau tev bija copīta pa stiebriņu, jā? Man bija copīta pa stiebriņu. Tur jau vardēm ir... Tur ir cik kaut 2-3 tehnikas, viens kā parasti iemet un velc, kas ir pats elementārākais. Iemet velc ar pauzēm, lai viņa grimst. Un tad ir izteikti darbojās ar to, lai viņa grimst. Bet aptēji bišķi pa seku. Es īstenībā nekādu zinātni. Pa sekām lietām, lai viņš nevar viņam spēlēt. Ko tu tur? Nē. Viss kārtībā.
Sākās Arvis jau kaut ko tur jau nomuldēja. Tā, kas man te notika? Ui, nē. Tā, klausies, tava točka. Nē, pagaidi, viņi vēl ir, vēl tevi procesā līdz surīšam jānomot. Šitien Gins no Laiva līgas visu rezultātu uztaisīja. Pirmajā posmā arī? Jā. Viņam bija diezgan, viņš bija trīniekā. Nē, beigās viņš kaut kāds 5. palika. Nu, viņš norakās Pēdējā posmā viņam, jā, tur Tā galvā. viņš gāja pa 2. 3. vietu. Bet viņam īstumā tas diezgan labs rezultāts. Nu, Jā. Jā, tie, kas skatās un tie, kas šeit skatās, abonēja žurnālu Lielais Loms nākošajam gadam. Jo es varu garantēt to, ka būs superīgs saturs visu gadu garumā. Un tādā veidā jūs palīdzēsiet arī mums, kad ne tikai pie tā, lai žurnāls būtu, bet arī pie tā, kad mēs varam forši taisīt visādas sarunas laivā, podkastus un kaut arī šitādus te video. Un, ja tu abonēsi šobrīd, mums ir notiek tāda baigākā akcija, kad abonē un 2 no abonētājiem tiks pie vienkārši izcila kombinzona no veikala Ēsmas. Kostīms Graf ar 20,000 mitrumu izturību. Un, ja es runāju nesakrīgi, atvainojieties, tāpēc, ka es esmu iegrims, man ir jānošķiet līdzi. Un, protams, kad visi tie, kas abonē žurnālu, tiks pie kalendāra nākošajam gadam, kur būs visas zivīgās dienas atzīmētas. Tā kā, jā. Un man bija jābrauc pēc tavējās kafijas vēl un vispār viss slikti. viss perfekti, nu. Sačakarēja zarņus visu rītu. Domāju, pēc kādām 2 stundām varētu moška būt pirmā līga. Kādām 2 stundām? Nu, uz 11. Nemīgs tūlītās bija. Ko es atvainojos par saviem. Tur saliks pīpī. Bet nemīgs, vai tas ir slikts vārds? Nu, tas latvisks un skaists. Cik kāds esi pakāpis pa gadu? Kātus? Jā. Nu, Holandē bija viens kāds, ko pateicoties Dāvidam iznīcināja. Viens, jā. Viens? Jā. Man ir, Holandē, kas bija, jā, es vienu, Dāvids man stāvēja aiz muguras, viņš meta, es un vienkārši ar kātiem tinkšu kopā. Viens kāds, jā. A tu zināji, kad saskandināt vajag ar glāzītēm? Jā, mums sanāca kātiem. 2 kāti mīnusā uzreiz. Gačam tur interesantāk sanāk. Viņam visu laiku tur labi, Jāņķelim jau arī, Jā, ir. Jāņķelim šogad ir viens Holandē, kas noslīka, kur mēs spicīt, tulpīt nolauzām augšējo. Tad bija tiku viņš salauza, vēl vienu ksestu salauza. Tam laikam ir 3. Gatim tur visu laiku tie kāti krīt ārā. Apstāties kā tas smuka, seksīgi zālīt. Baigi tīrais ūdens priekš ķīša. Jā, rītīgi. Tā kā Ālanda. Kaut gan es te neesmu bijis ļoti, ļoti sen, bet vasarā tāds točs nav. Es neesmu 3 nedēļas sopējis, bet skaties, reku tur. Redzēji? Tur, jā. Jā. Reku izlaic līdzekļu tur. Tur bija pīles, tur ņemās. Nebija tā pīle. Interesanti tas, ka mēs beidzot sopējam. Es 3 nedēļas neesmu sopējis. Vispār kaut kur ir jāiet krāpē. Bet pāk, tu taču 3 nedēļas neesi sopēji bijis? Nu, kopš Bama. Vai tu asaros neesi iebraucis kaut kad tā? Nē. Nav laika. Darbiņš jāmīl un tā. Un tāpēc arī es atvainojos visiem skatītājiem par to, ka mēs ar podkāstiem bremzējam. Jo tiešām nav laika. Sorry visiem. Bet mēs labosimies un man ir tāda maza gaisma tuneļa galā un brauksim, filmēsim.
Un te Reku Zariņš teicās, kad varētu izpalīdzēt. Arī, jā. Es jau zinu, kā tāpatās tur visu laiku esmu gandrīz. Jā. Tad es varu mierīgi kādu podcastu uzbojest. Novadīt viņu, respektīvi. Runāsim un darīsimies, un nekur mēs nepazūdām. Mēs esam, būsim un viss būs forši. Jau zinu, kā ziemas garajos vakaros darīt nebūs ko. Jā, kā kuram. Es tāpatās. Nē, nu labi, tur bet jā, nu. Darbi tās lietas, tas, protams, jā. Tā kā, jā, iespējams, jūs redzēsiet epizodēs jaunu vadītāju. Šito te. Mani, jā. Man vajag tādas interesantas viesas salasīt, nu, lai var džaga iedot. Džaga. Ot, redz, viņam vajag džaga. Un mēs pacēlām bišķiņu tādu. Ir troksnīts, ir. Tur cilvēki uztraucās, pēkšņi uztraucās. Jā. Jā, tie, kas nezinu, varat apstīties iepriekšējos video par rūpniecisko zveju Rīgas centrā. Jā, pašā Rīgas centrā. Kā. Nu, kas no tā sanāks? Mēs neaizmirstam par to, mēs turpināsim par to ņemties. Un es atvainojos, kad man ir iespringums, man liekas zivi noķert, un es nespēju darīt. Man, zin kā, Āra ir zivs jūt tavu uztraukumu. Man rakstīja Facebookā. Par tevīm varbūt ir atlīdzība pieaugusi. Jā. Jo nu, mēs pacēlām to haju, kas īstenībā liekas, pelnīts hajs. Tas nav tā, ka mēs gribam tur savākt kaut kāds kliks vai kaut ko. Nu, laikus. Jā. Nu, tas ir debilisms. Un jā, tur viens cilvēks uzrakstīja un prasīja manējo telefonu. Ka zvejnieki gribot ar mani parunāt. Man nekas nebija pret, es aizsūtīju savajā telefonu numuru, bet neviens man tā arī nepiezvanīja. Nu, žēl, bet kad viss tam video bija mērķis, tas, kad mēs komunicējam kopā gan makšķernieki, gan zvejnieki un atrodam kaut kādu kopīgu risinājumu tam visam. Jo šobrīd tas ir... Tu pateiksi rūpju vārdu, vai man jāsaka? Nē, zin kā, es pateikšu tā, ka pilsētas centram no Vanču tilta līdz Dienvidniekam sorry nav jābūt nekādai miskastē. Jā, tā ir. No Vantinieku uz jūru, lūdzu, likuma robežās izpaužoties. Jo mēs ar laivām pārvietojamies pa kuģu ceļu, tas, kas tur ir gar maliņu, tas ir gar maliņu. Bet Rīgas centrs nav kaut kāds rūpnieciskās zvejas Latvijas paraugs. Nav tam tur jābūt pilsētas centrā. Tur ir tas, kad, ko viņi zvejnieki teica, mums tur plēš ārā roņu tīklus un visu pārējo. Bļāviens, tagad roņi ir Ķīžasarā, Babītas ezerā ir. Viņi visur ir. Vienkārši atraduši ir vietu, kur tie nēģi un laši taimiņi iet, Es nezinu, par reāli runājot par nēģiem. Es zinu tikai vienu onkulīti, kurš dzīvo Dolas salā, un viņš tur ieliek oficiāli samaksāt ar to naudiņu, licenzīti nopērk un ieliek tos nēģu murdiņus. Viņi nav lieli, cik viņš ir liels. Maziņi, un man teiks, es vairāk nekur neesmu redzējis, dzirdējis, ka kāds vēl liek nēģu murdis, jo Rīgā tie visi ir lielie industriālie. Tie jau nav nēģi. Labi, es par to neņemu spriest, es nezinu. Es tur neesmu savu galvu bāzes, es nezinu. Es redzu tikai to, ka karogi ir. Karogi ir visur. Karogi ir visur, un tas nav normāli. Jo mēs pat īstenībā varam pateikt to, ka mēs bijām radio, par šo parunājām, un bija anonīmais cilvēks, kurš uzrakstīja radio. E-pasts rakstīja. Ziņas sūtīja e-pasts. 2 vai 3 tur ziņas bija par to, ka tā jau nav, kā mēs tur stāstām, ka kuģu ceļā tur nekā nav.
Nē, viņš ieteica, ka tās ailes, nu, pie tiltiem ar tām zīmēm, kas ir izgaismotas, ka tur nekā nav. Jā, bet mēs varam 2 video parādīt, kur reāli viss ir. Tas tā liekas. Smatīgi, zin kā, viņš gribēja atmālēties no rādio, ko mēs esam pateikuši, ka tā nav, bet, nu, reāli, nu, come on, paskatieties dzīvē, kas tur notiek. Murks. Zin kā, es to visu lasīju, un man, zin ko gribējās tā kā pateikt. Tu pats esi tur izbraucis laivu? Jā. Vienkārši paskaties reāli dabā, jo tāpēc, tas ir... Nē, zin kā, bet tas lielākais stūbums tanī centrā ir tas, tu kaut vai pie tā paša svētā tilta vantinieka, kas drīz sabruks, ja viņu netaisīs. Bet tu piebrauc un tu nesaproti, kur sākās tie karogi un kur beidzās. Kur ir tā starpa, pa kuru tu vari vispār izbraukt. Jo tur jau nav zaļa. Bija, kad mēs braucām te iekšā, karogs. Aiz tiem karogiem vēl tur stāv tās puta plasti. Nu, tur kaut kāda mēsla. Kurā vietā, pa kuru pusi ir jābrauc, tas ir Jo centrā tur tu vienkārši piebrauc, tev priekšā ir rinda ar visādiem sūdiem, un to nav mazākā nojausma, pa kuru pusi, caur kurām tu vari izbraukt cauri. Ja viņas, zin kā, būtu kā kuģu bojas, nu, zaļa sarkana, tad tu vari saprast, kur pa labi, kur pa kreisi. Tur jau tu piebrauc, ko tālāk darīt? Un tad tu kaut kur brauc cauri, nu. Un tad vai tu uztini kaut ko uz skrūvas vai neuztini. Un viss. Tas ir, debīli. Mēs zinām, tur komentāros bija, kas tur izbrauc cauri, tur jau murts stāv pie grunts. Tur jau tās pederas, tie striķi, visi savilkti, tie novilkti. Tur jau tā lieta, un... Es pirms mēs gājām uz radio, man piezvanīja, tie, kas skatās, var izstāstīt, piezvanīja Kaspars Holms, kurš Rīgas ūdeņos, man liekas, ir reāli katru vakaru. Es domāju, viņš visvairāk, viņš tieši no Agenskalnos pārvietojās uz visu. Un viņš teica, ka tas, kas tur šogad notiek, tas ir... Tas ir, pagājušo gadu nebija tik debīli salikts tas viss. Tur varēja pa vidu vismaz izbraukt. Un viņš bija iedevis laivu kaut kam tur pagājušajā gadā. Un viņš teica, forši, Džeks bija braucis un iemotis tajā murdā. Un tas rezultējās ar to, ka Džeks bija ar seju tajā konsolē. Un skrūva. Mānekļu kastes bija pāri bortam, kas viss pazuda. Un dzens krūvēja Hanā. Labi, viens ir tas, ko tu pazaudē materiāli, bet... Zin kā, parasti tas ir visu līdz vienam brīdim notiks sūdi. Jā, reāli sūdi. Kad, tiešām, tur, vienkārši būs ar kaut kādu sliktu iznākumu. Pasākums tanī vietā. Bet ja nebūs sliktais iznākums, tad... Tikmēr visi kārtībā, visi labi, līdz reizei, kad tur tiešām sanāks konkrēta šaize. Cerams, ka ne ar smagām sekām, bet, Nē, tur sāks domāt tikai tad, ja būs smagās sekas. Tāds ir mans viedoklis, jo vienkārši es neredzu, ka tur varētu... Mēs runājam jau gadiem, bet tas viss ir... Un visstulbākais, zin kā, runa ir par to diennakts tumšo laiku. Protams. Arī laivai uzliekot prožektorus. Tu nevari īsti izgaismot to, kas ir uz ūdens, jo ūdens to gaismas staru atstaro. Pat ja laivas aprīkot, tur ir mega prožektori jāliek, lai tu perfekti to ūdens virsmu nolasītu. Mēs jau liekam tos prožektors, lai mēs redzam krasta līnijas, liels objektus, lai tu vari pamanīt. Vienkārši uzlikt prožektoru, lai redz tos sūda puta plastus, un šitādā vilnī nav iespējams ieraudzīt. Jā, šitādā vilnī tev viņš izskatīsies kā nekas, tad tā ir, Tur jau tāpat visi tie karogi bieži vien ir gar zemi nolikušies, tā ka viņus tur vispār knapi redz. Un cik kā mēs, kad publicējām to video, kad es biju tur krastā uzfilmēs, aicināja tur uz diskusiju, un viens tur nokomentēja, kas liekas, parasti tas ir tāds Delfu līmeņa komentātors, kurš tur uzrakstā, tad, kad supotājs tur sapīsīs striķos noslīgs, tad sāks domāt. Un šajā gadījumā man liekas, ka Džeks pilnīgi precīzi pateica, diemžēl.
Nē, nu labi, tie supotāji ar viņus policija paņēma uz priekšā, viņi vismaz tagad ir izgaismoti, jo, ka viņi parādījās, viņi tur pa tumsu visi, bez gaisma. To nesaku. Tad tur arī viss ir slikti, bet, vienkārši, kad šobrīd, ir baigi bēdīgi un negribās. Tīzli tur viss ir, Jā. Tur viss ir tīzli. Ideāli. Ko tu tagad izdarīji? Redzēji šito? Tu uz aizmuguru meti. Jā. Tur bija tas. Kāpēc tu ar multu nemētā? Tāpēc, ka man... superīgi. Tev nevajag multu, tev tāpat bārdu. Tu jau varēja multu maukt. Es multu maukšu tad, kad būs viss slikti. Bet, zini, kas es paņēmu šogad jaunu polīti. Un es esmu baigajā sajūta. Tā, kas tev tagad ir, kas tas tev ir? Leksa jaunā. Baigi patīkās. Nevar, es pateiktu ar epitetiem, bet ar epitetiem nedrīkst, ja tur būtu pī jāliek. Nedzirdēs tavu epitetu. Jā. Upsī Daisy, jā. Bija tur vienā video. No tā maču video. Jā, bet zini, kas ir zariņi? No. Tu esi vīlies pirmajā točkā? Nē, tas pats par sevi, bet ja viss būs slikti, tad mēs uz Sintīju veļam vainu. Uz sievietu laivā? Jā. Jo viņa bija laivā vienā no bambu posmiem, filmēja, kā mums gāja. Respektīvi, kā negāja. Jā, kā negāja, jo tur bija fundamentāls pies. Bet apstis kāds dzidrais ūdens. Jā, ūdens ir foršs. Bet vienkārši, tad pavasarī iebrauc. Pavasarī jau te, kafiju varētu pat teikt. Kāpēc basara? Tāpēc, ka ļoti līdzīgs relaksam ar sarkanu astu. Nē, moldi. Ar relaksu tur vispār nekāda sakara nav. Kāpēc nav? Cita forma, cita spēle. Forma, jā. Bet tas, kad asta tāpat kā relaksam, sarkanā. Sverņaka kapito. Jā, es paņem jebkurai gumijai, es tev varu marķeri uzdāvināt sarkanā. Nav. Nav tā. Es domāju, ka tur nav tā sarkanā asta, bet vienkārši gribās pateikt baigo tādu uzslavu Salmo, ka viņi ir uztaisījuši gumiju, kura... Kad būs tavs krāsojums? Man sola, ka es tā kā varu kaut ko savu uztaisīt un pat uzlikt. Krāsiņas sazīmēt. Jā. Bet man negribas neko mainīt. Visi kārtībā. Izdomā kaut ko, izdomā jaunu verņaku. Bet ja strādā šitais, tad ko tur mainīt? Tu gribi šita mētāt tagad šinī vietā? Pa aplīdi. Viss te ir. Labi. Bet to tās brauksim pie Ozolu. Kāpēc Varde? Es pat nezinu, kāpēc Varde. Ir jau viss kaut kas. Nezinu, Varde mums. Rezultatīvi. Diezgan daudz zivis ir uz Varde kopumā noķerts. Skaidrs, ka visādos čempionos, Gārminos, Latvijas kausos, tā Varde ir glābus. Tā, ka ritīgi glābus. Tur relaks. Uz basaru mēs vispār nekad neko neesam noķēruši. Kaut gan mēs esam ticējuši Arvim. Mētājuši, bet nav sanācis. Un tās Vardes ir glābušas. Nemoldi, tu neko neesi mētājis ar basaru. Es esmu mētājis basaru. Tāpatās kā Nanahanu? Nanahanu vispār tikai tu man... Nē, tu man esi pārdevis savu Twitcha kātu. Nē, mums jau tur bija, es jau nopirku viņu. Viņš vienkārši vēl pie tevīm stāv. Ir. Jā. Sačoku. Stop. Sasodīts! Yes! Bet zini, kas ir? Vai Mērlēn, tur ir mērs? Ir laikam, ne? Es domāju, kad ir. Vai tas arī būs ļoti tuvu mēram? Viņa pat. Nē, laikam nebūs mērs. Nebūs gan. Labi, izmēram. Ir. Gaidi. Ir. 51. Sasodīts. Ir. Labi, davai. Sviedu viņu nafik.
Arvi. Reik, mēs esam tiešraidē ar parādīt rekords kameru. Arvi. Jā. Kaut kāda tur mazā šņurka. 1-0. 1-0. Zīves mēs laižam vaļā. Visas, lai dzīvo, aug lielākas. Bet apties, reku atklātajā viņas paņēma. Bet uz pauzēju. Bišku iepauzēju. Pum. Nu, revot, tieši šī iemesla pēc Prodigy. Labi, tev tur viena haļava. Pagaid. Veici, haļavas nemēdz būt. Haļavas nemēdz būt? Nē, zin kā, dažreiz vajag tikai vienu zivi. Tā kā šogad Garminā, vajag tikai vienu. Nu, it īpaši Jānim, vienu asari. Pārāk jau daudz viņas ir bučotas jau. Cik var viņas laiku bučot? Iedomājies, tagad viņi apvainosies un... Un viņi vairāk man nepieķers. Jā. Viņi sasniegs tur 22 kilogramu. Latvijas rekords. Cik ir Latvijas 16? 16, man tā liekas, bija Latvijas rekords. Nezinu, cik ir. Vai 19, man liekas. Bet zin, kā ir tas Latvijas rekords, kas ir? Fotogrāfijas nav. Nu jā. Nekā nav. Kādreiz tas, viena svina 0,5 pudelīti. Nē, vai iedomājies viņu, liela līdeka, 12-14 kilogrami, pieņemsim, jā. Viņš var apēst arī 2 kilogramīgu līdeku mierīgi. Protams. Lūdzu, tev 16 kilogrami. Tikpat labi. Svins, jā, akmeņi, vēl kaut kas. Jo, tagad jau, ja būtu kāds rekords, tad, bildes ir kaut kāda video vēl, bet mums jau nekādi. Mēs pat nezinām, kā izskatās tas Latvijas rekords, Tā ir, jā. Mēs maz zinām, kā tagad karpas rekords izskatās. Arī uzcepts vai nokūpināts. Bet tas ir, es iedomāties, kā tas ir uz mandulu ar kātiņu. Tu, labi. Maziņš. Maziņš. Bet arī varbūt 50. Nav. Nav 50? Tā? Labi, Arvis arī iespringst. Alo, tagad jā, kāpēc tu nebučoji? Es bučoju tikai mēru. Vat vēlns. Viņi varēja pagājušā pavasarī 2 pličus vairāk apēst un būtu 50. 45 viņai bija. Ka tev ir jāizdomā basarē jauns krāsojums? Jā, bet es nevaru. Man tā kā jau prasa un ir gatavi uztaisīt, bet zini, kāda man bija doma? Tas jau bija sen, jau kaut kāds gadus atpakaļ. Man bija doma balta basara un Latviju. Karogs? Kāda man laiva bija? Karoga krāsās? Nē. Man bija laiva ar Latviju raksta zīmēm. Tā, kas pārtapa puķa dobi. Nav viņa puķa dobi, smukas pieminekļi tā stāv, bet es biju domājis, ka varētu tā kā balta gumija un ķirši sarkanie tas Latvijas karoga krāsā uzlikt rakstu zīmes. Tur jumīti, tur māra zīmi. Bija, jā? Jā, uzsit. Labi, ka norāvās. Bet... Asti ir. Jā, bet klausies, viņas te ārā ir. Bet viņas ir, jā. Bet jā, man bija tāda doma uztaisīt ar Latviju raksta zīmē, tā kā sarkana astīti. Bet vai viņi strādāt? Tas cits jautājums. Es domāju, viss ir atkarīgs, cik tu raibu viņu uztaisīs. Ja cik sīks raksts būs. Nē, tā, lai vismaz var saskatīt. Tur māras zīme, jumis un... Jā. Tur jau visādi ūsiņi un vispārējais. Un tad, kad es savējo laivu krāsoju ar tām Latviju raksta zīmēm, es pirmkārt sazinājos ar Bobsleju federāciju, iedomājies? Jo Bobiem bija tā josla uzzīmēta. Uz Bobiem, jā. Un tad es sazinājos ar Bobsleju federāciju, lai viņi atsūta. Viņi atsūtīja. Bet es tur bišķiņ pamainīju. Es sāku tur pētīt nozīmi tām
Zīmēm? Jā. Kura tur, kas kā, ko? Vismā, baigi forši tādu. Tā padomā par to, kas tur apakšā visam ir. Un sasodīta zivīga laiva bija. Sarkanā tā? Jā. Tā jau, zin kā, tā jau bija leģenda. Tā bija leģenda, jā. Tā laiva bija vienkārši, jā, leģenda. Kāpēc leģenda? Es nezinu. Ļoti daudz bija ūdenī un ļoti daudz zivs ķēr. Un tu jau ar viņu cik gadus nomalc? Jēdzi. Nu, visu savu dzīvi. Nē. Negribas tur stāstīt stāstu, kā viņi tur tapa un viss pārējais, bet baigi ilgi savādāk būs. Tas ir atsevišķs raidījums. Bet jā, tai laivai ir īpaša nozīme manā sirdī. Tāpēc es viņu arī neaizvedu uz metālu uzņem. Tā aizvedu pie savējā tēta uz laukiem. Uzlikām uz akmens podestu tādu. Tā viņa tur arī stāv un vēl arī stāvēs, es domāju, daudz gadus. Man vispār tā bija tāda rudens vasaru točka, bet nu mājā tur bija kosmos. Nu, pirmajā mājā, kad mēs tur aizbraucām, mēs 16 tur dabujām. Nu, tu tur vaiprātas savilks, atceros, jā, tu man teici. Tāda sajūta, ka tu kaut kur, es nezinu, Somijā biji. Un no viena, nu tāda, nu cik tur... Nu... Tur jau ir maz vietas, nu savā ziņā. Oi! Ai, tā. Nē, tur pa labi. Reāli smuki iemalc. Bet labs malciens. Tas, kā Arvis viņu mētā, tas viņām patīk. Nu kā, nu, tur jau ir video, negribu izlikt visu kā uz dēlnas. Nu, ko ta mēs vēl par Basaru nezinām? Nu, cik tur spēlē ir bišķiņ nozīme. Nē, protams, rollings. Bet gribat zināt pīču? Nākat uz Salmo veikalu. Sākās! Tā viņš pateikt, nevar ejiet uz Salmo veikalu. Žuļiks tu esi. Es esmu daudzos video īstenībā to visu izstāstījis. Bet, Es kaut kā neatceros, ka tu kaut kādu super noslēpums par Basaru būtu stāstījis. Tas, ka tu ķer ar Basaru, jā, to visa Latvija zina. Nu tā, ka visi mēs to zinām. Bet, ka tu būtu stāstījis kaut kāds tips and triks. Ir viens tips and triks, bet es to esmu izstāstījis īstenībā daudzos video. Bet šajā negribas. Ne, žēl. Tā viena, kas iemalta, tas bija tāds skaists malciens. Skaists malciens, jā? Skaists malciens, jā. Zariņ, ko tu domā par kvadroberiem? Ko es domāju par... Zini, kā ir, es domāju, ka ar tiem kvadroberiem ir tā, lai piedod, ja kāds kvadroberis tagad mūs skatās. Es domāju, ka viņiem... Ja skatās, tad es palūgtu atsakot no mūsu kanāla. Nu, varbūt, jā, bet man tā liekas, ka viņus vajadzētu visu rindiņā uz Tvaika ielu pierakstīt. Nu, pagaidi, bet nosauc precīzi adresi, tāpēc, ka man dzīvoklis ir Tvaika ielā. Es taču nezinu, Tvaika, Baltajai mājai. Sākumā tur, pašā. Aiz cirkuļa. Aiz cirkuļa, tur tagad tāda forša labiekārtot teritoriju. Jā, tur var smuki pavasarī, tur tulpīgi. Jā, tur vēl tieši var pa to pļavu, kā to pateikt, kvadroberēties. Vai kaut kā tā. Come on, tas nav, Nē, var, zin kā, mēs bērnībā tur salkas spēlējām, visu kaut ko, jā, tur ņēmāmies, bet, iedomājies bērnībā, ja tu būtu, pārģērbies, es nezinu, pa suni un skrējis pa pļavu. Četrāpus, jā. Iedomājies? Ko es iedomājos, man sens būtu iemaucis ar kāju pa dirs un, es atvainojos. Bet tā arī būtu. Nē, man teiks, man ir rajonā vienkārši vietēji atsist. Čipa domāt, čalis viss, siehals katuški. Pa visu šito un... Bet klausies, tu tikai šito te sarkano malku šodien, ja? Nē, man tā bija viena no krāsām, ko es biju domājis pamatā arī izmantot. Nē, es nezinu, es skatīšu. Nē, kā tu skatīsies? Man tur ir
Tu arī varēji paņemt 2-3 krāseņas Nē, līdzi. nifigā. Bet tu ar citām krāsām esi kaut ko Jā. dabūjis? Nē, es esmu ķēris, es esmu dabūjis, bet... Kāpēc? Kāpēc tu beigās esi pie vienas palicis? Tu tāpat zini, kad ir gaišie toņi, spilgti, un kad, ir tie toņi un krāsas salikumi, Zini, kā bija? Viņi ir jāpamaina. Es viņu pirms gadiem 6 laikam. Tas bija jaunums Salmo. Un tajā laikā es biju, labi, es nenoliekšu, es biju Salmo tā kā influenceris. Man iedeva tā kā testam un, tā kā vajadzēja... Tu jau no laika galva malc ar Lucky John un visu šito. Jā. Bet es biju paņēmis kaut 5 krāsas. Un es biju tajā laikā uz Burtnieku aizbraucis. Maijā? Jā. Jā. Labi, tur. Jo tajā laikā, tur pirms tiem gadiem, standarts bija relaks. Man liekas, tas vēl tagad ir tāds. Jā, viņš joprojām. Bet viņi ir grūti dabūt tagad. Tieši to krāsojumu, viņš ir verņaks. Labi, man tie relaks bija, tur viss bija, bet, davai pamēģināšu to basāt. Un es kaut kā uz šitās krāsas uztrāpījos. Un, es ķērās lopā. Tā, ka lopā. Un es mēģināju tur visādas krāsas, visu kaut ko. Bet, šitā bija vienkārši kosmos. Un tajā gadā es palīdzēju. Tur Gins ar Aigaru startēju. Latvijas čempionu. Un es biju aizbraucis tur dienas iepriekš, tā kā, palīdzēt, pazondēt kaut kāds rajons. Un viņi vēl brauc, un es viņiem uzrakstīju, jau davai iebrauciet Salmo, paņemat šito te krāsu. Ritīgi strādāja viņi tur. Un pēc tās reizes, tā ir manējā mīļā basariņa. Man jau sarāvās tikko, es jau domāju, ka tu... Tev jau zini, kā virtuāli salūza kāds. Jā. Man nesalūst, bet tavējā šitā dzesta gan tur sadalītos 3 daļās. Jā, tu vajag sustisos kā tad. Sensoriks, vanciņš. Bet tu vari izskaidrot, kāpēc daudz kādu ražotāji neuzliek tureklīt, kur mānekli lietot. Kur ir loģika? Loģika, kāpēc neliek mānekli turētāji? Jā. Tie godīgi nezinu. Man liekas, ka kaut gan tā vai kad nenotiek, kad auklu var aizcerties aiz viņu. Ko tu tur tagad izdomāji? Kāda aukla, bet... Tīri teorētiski tas ir iespējams. Tā čista ķiriķičiski. Man liekas, ka nereāli. Tev aukla iet uz pirmo gredzenu, kādā sakrā viņi varētu trāpīt to šeit? Un tagad uztaisīsim reklāmiņu. Mārtiņš, Bekers, mūsējais čoms, ja gribat uzlikt sev kādu turētāju, nevis kādu turētāju, bet mānekļu turētāju, ierakstiet komentāru, iedosim kontaktu. Apsties, kā smuki Latvijas karodziņu uztaisīja. Forši, iespār mānekļu un viss. Tas nemaksā kosmos, bet todies ir forši un ērti. Bet es nezinu, es vienkārši, es nelieku gredzenā, protams, pie keramikas, bet es lieku aiz gredzena kājiņas, visu. Nafig, tāpatās, tas ir normāli smuki pieliet pie kātiņu, un labi, es skaļi neteikšu. Tev copīte bija? Teicu, ka es skaļi neteikšu. Tu esi basarē mēģinājis likt Stinger? Jā. Jo, es ļoti bieži to dzirdu, kad copas, kad tev ir daudz copas bieži, bet, nereāli maza realizācija savā ziņā. Stinger, ja tu pa šitādu atklātu ūdeni maltu, tad īstenībā tas ir tāds gandrīz must have. Tad, kad tikko iznāca lielais loms, tas ir cik 4 gadi, 3 gadi apkārt, pat neatceros. Mēs taisījām pirmo video ar Aigaru Garo. Mēs bijām aizbraukuši uz Juglu. Un mēs visu dienu nomalcām. Kaut kāds tukšās copas, kaut kas, bet tā, ka vispār nekā. Un es uzliku basārai stingarīti, un pēc tam es dabūju tādā pusstundā 3-4. Man liekas, tas video ir pieejams.
3-4 slīdekļus. Un visas tās stingras karājās galā. Nu, jā. Tas ir tīri loģiski. Nu, ja ņem, zin, kā negribīgi tur pašu astīt, tikai baksta, tad viss stingers loģiski. Zini, kas bija smieklīgi. Tur ir viens klients Samo, kas regulāri tur ienāk kaut ko. Viņš gribēja šo te mjūras malus nopirkt. Kad, Samo tādi nav. Un mēs teicām, aizbraukt uz Eholu. Tur patās Piedrus ielas. No, jā. Aizbrauc. Tas bija laikam ceturtdien un vakardien viņš atbrauc uz veikalu. Viņš saka, 60 eiro iztērēja. Mēs prasām, ko, dabūji to savēju? Viņš saka, jā, dabūji. Un viņš nopircis vēl Wolfram tos piekariņus, olas atsvars. Bļā, viens. Un mums svina tie strunti maksā tur. Mums ar viņu svina ir, jā. 2-3 eiro. Jā. Bet reāli, pasaka, ir jāgi no tiem Wolfram piekariņiem. Tieši tā. Tikai daudz domā, ka mēs malcot Big Baitā, whatever, arī Pelāģijā mēs karinam klāt viņus, ātrāk viss notiek. Zivī ir pilnīgi vienalga, cik liela bļamba karāsies manekli un pie deguna. Pilnīgi vienalga zivītis ir. Un Wolframam ir šaiza, tiem Wolfram ātri montējamiem svariņiem, kad vai izraujās, vai nolūst. Jā, tāpēc, ka viņš ir ielīmēts. Jā, viņš ir ielīmēts. Viņš nav ielodāts. Jā, viņš ir ielīmēts un viss. Un viņi vai to vienkārši tu met tev tas Wolfram svariņš aizlido, cilpa paliek tikai galā un viss. Jo tur ir točni vienalga droši liekas svinu un tur pat nav ko domāt. Tamagotchi pagājušajā stāstīja, ka viņš lika 2. Un ķipa, ka viņi tur savā starpā daudzās un piesaista uzmanību ar to skaņu. Bet, bļāņ, es domāju, iesprād tajā gumijā to kapsulu ar tiem stikliem. Kapsulu ar grabu. Ķipa, kas ir, tev būs skaņa. Ir hidrodinamika. Vismā pieskot YouTube kanālu mūsiem, tāpēc, kad mēs tiešām cenšamies taisīt foršu saturu, lai jums ir interesanti. Tā. Lai visiem būtu interesanti. Lai visiem būtu interesanti. Tagad mums ir manējās točkas izbraukuši, brauksim uz tavējām. Kur tu, tur labi, jā, tu gribi šito malu noiet. Un pretī. Un pretī tur, jā, skaidra lieta. Meklējam, kur ir līdekļi. Es jau zinu, mētāt. Ja māneklis vairāk ūdenī, jau labāk. Jo lielāk iespēja viņa noķert. Es domāju, te vispār var uzlikt pirmo ātrumu un vienkārši... Un pirmo ātrumu vienkārši slīdēt un... Kas mums tagad ir vēja puse? Te teorētiski būtu tai zīvi jābūt aktīvākai. Jo vasarā te viss ir lēpenītais. Jā. Visa maliņa. Es uzliku minimālu ātrumiņu. Gar maliņu slīdēsim. Un ja tagad zaļiņš noķers, tas neskatīsies. Tāpēc viņš lai uz priekšu, lai viņš paņems aktīvākās zīves pa priekšu. Man paliek... Bet tas te kaut ko izdomā. Saproti, kur tev var paveikties. Es viņu sakacinu, man viņu nepaņem, un viņi pēc tam paņem tev. Jā, tā ir. Tas tāpatās kā viens smalc ar rotiņu vai ar čateri, un otrs turpat iet pāri kaut vai ar gumiju. Tā ir, jā. Un mēs šo Holandē novērojam. Jāņķels mētāja Big Baitu ar čateri kopā, milzīga lapa bija uzlikta. Un mēs ekrānos redz, jā, ka līdekas pakustās palien ārā, un es jau ar mazo čaterīti aiz viņu nolasīju. Cik varēja dabūt viņus tur. Bet ir, kad, ka mānekļi sakustina, un cits salas. Tu sāc uztraukties? Jā.
Šodien man ir ļoti reāls iespējas niķu izraut. Ļoti reāls iespējas niķu izraut. Bet, jāteic, ka, viņš ir reāli necopu šodien. Nē, es saku, mēs pārgru, Labi, kāds ar tur komentāros var ierakstīt, rudens copa, kad ir vērņeks, no rīta pa dienu vai vakarā. Es nezinu, man liekas, ka tā ir, tīra diena. Ir diena, bet, Man tā liekas. Tagad ir diena, tagad būtu jāņem. Nē, var būt, ka viņas te nav vienkārši, es nezinu. Es baigi rudenī ķīsī uz līdzakā un neesmu gājis. Pārsvarā jau rudenī visu zandartu, pārslēdzās. Beidzot, viņi var klasikā normāli ķert, samērā normāli. Un rudens ir... Līdzak zālīt ir, Nē, ir līdzak zālīt. Te visi forši, te viņai ir jābūt. Par savu rituālu, Rituāls, jā. Man ir mazā Latvijas deja. Uzdejosi? Bet nē. Tur jāizdara daudz vairāk, lai viņi parādītu. Bet, ja tuvosies termiņa beigas šodienas, tad nebūs variants, būs jādzīvo. Pēc tam pēc kādiem mums ir pusotra stunda palikusi. Jā. Tam pēc kādiem 4-5 metieniem būs līdzekļi. Es nezinu, vai man gribētu jums parādīt to slepeno Latvijas deju. Graujošie? Arvi sagrauj visu. Tas ir graujoši. Graujoši tas, kad ir pilnīgākā necopa. Un viens sīvens te ar piesvienu. Nē, zin, kas ir rēķini. Mēs reāli neesam līdzekļi pēdējā mēneša laikā ķēruši. Mēs jau īstumā pat nezinām, kur vajadzētu tagad būt. Protams, labi, tas ir viens, bet... labi, šī te bija tie kontakti no rīta, un bija zīves, Varbūt te kaut kas tagad arī vēl izšaus ārā. Nē, es domāju, ka te, viņas ir te. Labi, izdarīsim tā, ka mēs aizveram visu ciet. Mēs ieslēdzam lidmašīnas režīmu. Kādu tu lidmašīnu? Nē, tas ir pilnīgi tīklu norestartē. Kas bija? Cope? Kas nebija. Aizmirst. Cope viņam bija? Hā! Uzfilmē to, ja? Pāriet live. Ideāli. Tā. Viss. Arvim tikko copa bija. Bet tas bija. Viss slēdzās klāt, viss notiek. Sorry, mums te tehniska ķibele bija. TikToks pazaudēja internetu, es tikai nezinu kā. Bet, TikToks pazaudēja savienojumu ar internetu. Viss mēs esam atpakaļ. Arvim bija tikko copa, bet Arvis nemāk piecirst. Večīši tas bija. Kas tas bija? Šitais bija. Kāpēc vēl to vasta viņai ir? Pat rokstrīt. Šitais bija. Tāda ritīga? Tepat netā no laivas. Laikam cēla mānekli jau uz augšu lēnām. Nezinu, 10 metru no laivas. Bet šitā ir parasti, ka tu kaut ko, novērsies no tā, tur pa labi, pa kreisi pagriezies vēl kaut ko, bieži vien, vajag cīgu paņemt, bums pa kātu. Bet, šitais vecīt bija. Šitais bija tāds, kad, reāli atdot kātu. Tā jau ir tā Rīgas copa, te jau nav tā, ka tu met un velc un tās līdaks pilns ir, Viņas ir, jā, bet, nav jau tā, ka tu viņas te var visu dienu vilkt vienkārši, vilkšana. Nav viņa tik daudz. Viņas ir, bet, Mazais secinājums, ka līdaks neķerās. Mums ir zarņiem viens mērs, man viens zemērs. Man ir 2 copas, zarņiem 1 copa vēl tukšā.
gribējās jau uztaisīt tā, lai būtu kaut kāds 5-1 vai 10-6, nu kaut kas tāds. Nebūs šodien. Bet reāli nespīd. Tad jāmaina ūdens tilpu. Jā. Rek, viss sāk. Tā arī tur mauks. Jā. Vīdiņu, apies riņķī. Tur, kad mēs vispār pēdējo reizi esam klasikā līdek, tagad ķēruši. Jā, nu. Bet jā, nu, ir tā, kā ir. Man ir jāiztais. Man jāatbūt vienu vismaz, lai ir niķis. Kas mums tur ir? Mums ir galvenā balva surstromings. Galvenā balva ir, jā, zaudētājs ēd surstromings. Tā būs otrā daļā. Jā, nākošā epizode. Jā. Maks kanālā. Jā, jūs varat paņemt Maks kanālu. Zariņš jau paņēma. Jā, es tev €99 samaksāju. Var redzēt podcastu ātrāk vienkārši. Jā. Jo tas, ko mēs darām ar Maks kanālu, tur iznāk video ātrāk, un mēs tur šādi ieliekam kaut ko tādu. Bet tur ir kaut kādi arī citi video, kas publiski nav, ne? Jā. Tur ir tādi, mazie tips un triks. Avo. To tās uztaisīs tips un triks ar Basaru. Tas būs Maks kanāla. Uz rīģiņa paņēma. Jēzi, ko tu tur dari? Nu, tev jau tas... Un uz rīģiņa paņēma 70 līdekļu. Mēs to līdekļu atvēlkam uz laivai un iesmēs sečukā un es pasaku barabum, barabā. Kāda vēlna pēc es to pateicu? Man nav nejās, nekad dzīvē tā neesmu teikt. Bet tu to izdarīji. Un, jā, es to izdarīju, un tagad sanāk visos video, tur tas sākumā ir. Būtu mazliet līdecīgāk. Mums prasa nobeigumu uzfilmēt. La fināle. La fināle, viss ir slikti. Nocepējāmies, atbraucām uz startu vietu, kur tas zīves bija. Bet, 1-0 Prodigy labā. Man bija 1 zemmērs un 3 cops. Tev bija 1 mēriņš un 1 cops, ja? Varbūt 2 copas, varbūt. Gribējām uztaisīt tādu foršu batlu. Zini kā, gribējās tā, kad ir mazliet zivīgāk. Jā, vairāk zivis. Kaut kā 5-3, kaut kas. Da vienalga, kaut vai 3-3, 4-4, zini kā, tur baigi lomu nespēlēt. Tā kā zivīgāk, jā. Bet jā, mazliet, kad ir vairāk zivis. Ir kā līdzīgs laiks, bet vējiņš pietrūk. Bišķi prasījās. Kā ir tā ir, Uztaisījām cīņu. Pirmo reizi kaut ko tādu. Jā. Es domāju, ka atkārtosim, ne? Nē, zini kā, man teiksim, būtu baigi megi interesanti čaters pret rotiņu. Jā, tas... Zini, kāpēc tas būtu baigi interesanti? Tā kā bija Garmins šogad, nav noslēpums, ka viena daļa ķēra līdekas buļļupē, un mēs tur arī aiznesāmies ar Janķeli. Mēs ar čaterīšiem, tāds 50, 52, 55 līdeciņas. Viņas bija. Praktiski turpat, kur mēs, Jānis Svārpstons ar rotiņu 114. Jā. Un, ka viņam uz rotiņu, viņam tur bija arī 70. laikam. Viņam normāls izmērs bija uz rotiņu, uz čatera tikai mazās sēdās. Tas varbūt interesanti vienkārši salīdzināt. Es domāju, ka, mēs jau nekur nepazudīsim un uztaisīsim. Mēs noteikti nekur nepazudīsim. Jā. Mēs zinām, kā mēs nevaram pazust. Jā. Vienīgi, ja mūs aizved kaut kur prom. bet, jā, citāds tāda māneka salīdzinājums varētu būt inčīgi, jo, šodien mēs neko baigi nepierādījām, ne? Tad baigi nav ar ko, tādu pierādīt. 1 mēriņš, man 1 zemmēriņš. Top. Nē, zini, kas ir forši? Tas neskaitās. Zini, kas ir forši, ka mēs beidzot tikām uz copu. Jā, tas ir, jo es tik 2 nedēļas strādāju vispār bez brīvdienām un šodien, tāds kaifiņš ir. Zini, kā nevienmēr ir vajadzīga tā čupa ar zivīm, tas jau ir process. Jā. Svaigā gaisā, forša. Svaigā gaisā, viss forša.
svaigā gaisā tur labas domas, vai kā tur bija tas teiciens? Kaut kāds bija. Ja zinat, ierakstat komentāros teicienu par svaigā gaisā. Nē, bet, vispār fantastiska sestdiena. Foršu čomu sabiedrībā. Jā, Janka. paķērām. Vismaz mēģināja. Mēģinājām paķert, bet jums ir ko skatīties. Kaut ko mēs tur parunājāmies arī. Kā, tiešām ir. Mūsu rekord cilvēki var rakstīt komentāros zem šī video lielajā lomā. Kādu uztaisīt? Gan jau tas nebūs šogad. Jā, šogad jau, viss iet uz beigām, bet kaut ko mēs varam. Nē, zin kā, šogad, vismaz, ko es darīšu, tā būs Zandarta cope no krasta. Daugavā. Tur koknes, ķegumi, viss tie, bet tur īsti nav ko. Tur vienīgais, ko var salīdzināt mandula pret silikonu vai pret dropšotu, bet, tie ir tur smagi apstākļi. Klausies, bet vasarā uztaisam nanahans pret kaut kādu tur tavējo rīģiņu vai kaut ko. Bet ar tavu kātu es. Nē. Nē, zin kā, man vajag, es ar asaru, vispār ar vobvoriem, teiksim, asaru Twitch, ar vobvoriem es vispār neesmu aizrāvies, bet moški jānopērk, ja kaut kāds kāds, lai es arī varu nākošu gadu asarus padauzīt ar vobvoriem normāli. Vecīt tā ekstrēm. Jo man vienkārši, Es jau vienkārši gaidu nākošo vasaru, kad varēs. Varbūt man ir jāpaņem tāds kroksīts, kā tev ir, varbūt. Bet tu jau izmēģināji, bija forši. Tas nanahans strādā tieši ar to kroksa. Jo es viņu mēģināju iedarbināt ar savu kātu, man tur nekas nesanāca. Bet, nanahans ir labs, jā. Treku, tie ir mūsu mazie noslēpumi, ar kuriem mēs dalīsimies arī nākošajā gadā. Tā kā jā, var rakstīt. Iesakojiet, lūdzu. Var rakstīt komentāros, ko jūs gribat redzēt, lai salīdzinu. Māneklis pret mānekli. Šī ir reāli interesanta štela. Jo mēs tos komentārus ņemam vērā. Nav tā, ka mēs tur ignorējam un ko. Tā kā droši rakstiet un padalīsimies ar visu. Bet šodien mums ir jābeidz top. Čau!